laipni lūgti tiešsaites seminārā, un tad varam sākt. Šīs dienas pasākums ir veltīts aprēķiniem. Konkrētāk, kā veikt konstrukciju aprēķinus un projektēšanu, izmantojot Tekla TEDS programmu. Un nedaudz par šodienas lektoriem. Pirmkārt, man ir prieks, ka ar savu pieredzi varēs padalīties Edgars no UPB. Tātad reāli programmas pielietojumu praksē. Tālāk demonstrācijas daļu vadīs mans kolēģis Jānis, kuram ir vairāk nekā 15 gadu pieredze gan kā inženierim, gan kā ekspertam, palīdzot risinājumiem būvniecības uzņēmumiem. Un šeit arī es, Dāvis, mans vārds ir Dāvis, pats es esmu strādājis gan daudz gadus arī kā būvinženieris. Tā kā visi kopā saprotam, ko nozīmē ikdiena šajā sfērā, šajā profesijā, un kādi ir tie labākie veidi, kā atslogot un efektivizēt mūsu darbu. Tā, programma tā. Sākumā neliels tāds ievads no manis, protams, pēc tam, kā minēju, lietošanas pieredze stāsts no Edgara. Un tālāk stafeti pārņems Jānis par dažādām tēmām, tur sagatavējam, Word integrācijām, Calc Designer Pro, ar ko var veidot un pielāgot pats savus aprēķinus. Un tad beigās laiks jūsu jautājumiem, komentāriem, novērojumiem. Un šeit lūgums izmantot šo jautājumu un atbilžu sadaļu šajā Zoom aplikācijā, tur Q&A. Un, ja nesanāks laiciņš atbildēt, visus jautājumus apkopojam beigās, kā vienmēr, un varēsim atbildēt vai nu telefoniski, vai e-pastu, atkarīgs droši vien no tā jautājuma. Tā, vēlos fiksi iepazīstināt vai atgādināt par mūsu uzņēmumu BIM Solutions. Strādājam ar projektēšanas, būvniecības, ražošanas uzņēmumiem, būtībā, lai padarītu viņu darbu efektīvāku. Un galvenais, lai rezultātā šie uzņēmumi būtu vairāk konkurētspējīgi. Tas ir, lai lietas, kuras aizņem, nezinu, dienas, varētu paveikt stundās vai pat minūtēs. Un tas notiek pirmām kārtām ar programmu nodrošināšanu, bet arī ar apmācībām, kā arī noslēdzam visu šo apli ar tālākiem pakalpojumiem, piemēram, sagatavību, ieviešanai, nodrošināšanai, vizuālās programmēšanas, palīdzību un vispār citīgi bīdam to BIM attīstību Latvijā. Ar konsultācijām, ar BIM vadību, arī lai šeit neatpaliekam no citiem. Un, jā, jūs droši vien domājat, kāpēc šī programma? Pirmkārt, piedāvājam tikai programmas, tikai rīkus, kurus paši esam rūpīgi iztestējuši un secinājuši, ka tiešām dod to pievienoto vērtību, to atdevi. Un arī TEDS jau izmanto vairāk būvniecības uzņēmumu Latvijā arī. Un šeit ir daži aspekti. TEDS dod skaidru loģiku aprēķiniem, piemēram, formulām, vienībām, kuras tad ir vieglāk pārbaudīt, nevis tāds hauss. Atskaites nav jāformatē, jāveido manuāli, viss uzreiz ir gatavs pēc tā aprēķina nodošanai. To pašu aprēķinu var izmantot ar jauniem datiem, nevis tur kopēt failus. Un tāpēc, ka ir mazāk manuālā tā iejaukšanās un ir konsekventa pieeja, arī potenciāls kļūdām tad samazinās attiecīgi. Komandā visi var izmantot vienas tās pašas veidnes, nevis tur atsevišķus Excel failus, kas nodrošina to vienoto standartu, kā arī īstenībā tādām standarta lietām neko nevajag rakstīt arī no jauna, jo visi Eirokoda aspekti, lielākā daļa no tiem aspektiem ir aptverti tajās TEDS sagatavojas, kas jau ir pieejams. Mūsdienās programmām, protams, ir tie video, YouTube, viss kaut kādi, bet šāda apmācība, manuprāt, aizņem daudz laika un arī varbūt nepilnīgi, jo kaut ko var nevilši izlaist, tāpēc vienmēr piedāvājam tālāk apmācību. Tā var būt gan atvērtos kursos, gan tādos, kur ciemojamies po jums uzņēmumā, pielāgojam to jūsu vajadzībām.
Un arī svarīgi atcerēties, ka Eiropas Savienības fondi vēl joprojām ir pieejami 7% tā kā apjomā. Un vēlos arī piebilst, ka, ja, piemēram, jūs iestrēgstat tur lietojot to programmu vai specifiski jautājumu, atbildēs operatīvi mūsu lokālais latviešu speciālists vai speciālisti, kuri tieši saprot to vietējo specifiku un vietējo kontekstu par jūsu jautājumiem. Tā kā, jā, super. Un kā nākamo man tagad ir gods nodot stafeti Edgaram, kurš parādīs pāris piemērus no tieši tā ikdienas prakses un ikdienas darba. Tā, Mm, jā, paldies, var man dzirdēt, ja? jā, jā, es Ok. beigšu jā, kopīgi. Tā, jā, tā var redzēt, ja? Jā, jā. Jā, nu, tad, jā, esmu Edgars Lapoška no MB Betona, un var ātri parādīt, kur mēs esam izmantojuši teklatets. Tad pirmais, jā, ka viņam ērti ar viņu tad uzskatām to atskaiti sagatavot, tāpēc viņš ir, es viņas izmantoju tieši Latvijas objektos, kur ir jāsagatavo ekspertīzē atskaita. Tad, teiksim, tā paskatoties ātri, izmantots viņš ir, objekts bija ražošanas ēka koka konstrukcijas, tad ar viņu tika rēķināta pāris mezgli. Šie jau screenshot no atskaites. Nu jā, paši elementi tika ar viņu rēķināti, viņi ļauj tur slīpumā rēķināt, definēt koksnes, pēc tam ātri arī parādīšu, ka tos pašus aprēķinu failus. Tas ir screenshot no aprēķina atskaites, kāda arī viņi ir nodota ekspertīzei. Tad diezgan daudz pats personīgi esmu izmantojis pamataprēķinam, tieši stabveidu pamatiem, jo viņam ir labi tas, ka ar viņu to ģeometriju ir diezgan ērti nodefinēt pamatiem, un viņš rēķina tos pamatus ar visu stiegrojumu. Tur gan jāskatās, stiegrojumu viņš rēķina tikai pašai pamata pēdai. Stabam viņš nerēķina, tas tur ir atsevišķi jāpierēķina. Un tā, nu jā, ir vienkārši screenshot no aprēķina. Tā es varētu parādīt tos pašus aprēķinu failus, kā izskatās tas ievads, teiksim, ja mēs runājam par jā, koka. Tad diezgan pārskatām ir tas izvēles josla, ejot sadaļā kalkulēt. Viņš diezgan skaidri uzskatām, var redzēt design option, geometrija, slogošana, kombinēšana, izlietas un teiksim, koku aprēķinam pēc 5. eiro koda. Nu jā, nezinu. Diezgan, cik tādiem vienkāršiem elementiem tur viss nepieciešams arī ir, principā, valsts nodefinēt slodžu veidus. Jānodefinē, cik liela slodzes daļa ir mainīgā, lai viņš pareizi izlietas rēķināt. Kas tad tas īpašs? Jā. Un tādēļ viņš uzreiz arī rezultātus. Un šķērsgriezums var savadīt gan no kataloga, gan custom. Un tad beigās tā aprēķina atskaitē arī pārskatām. Tur gan reizēm varbūt viņi liekas pa gari, tad tur izdala, ko vajag, ko nevajag pašam. Jā, visvairāk rēķinājis es esmu pamatus. Tur, kā jau es teicu,
tas ērtums tajā, kad tiek iedots ar visu stiegrojumu pamatplātni, pārbauda uz apgāšanos, uz horizontālo. Nu, varbūt vienīgi trūkums tāds, ka nereiķina sēšanos, nereiķina un nedaudz sarežģīti ar viņu ir savadīt tās slodzes, prasītos varbūt kaut kāds ērtāks veids, kā varbūt es vienkārši neesmu viņu atkocis, jo es pats esmu gājis cauri, bet jā, viņš ļauj sadalīt pa kategorijām slodzes, koeficients nodefinēt, bet, ja, teiksim, ir jāpārbauda uz daudzām slodžu kombinācijām, tad tur bišķiņ sanāk manuāls darbs izlasīt tās sliktākās kombinācijas. Būtu foršāk, ja varētu ar Excel savadīt, nezinu, 30 vai vienalga, cik vajadzīgās kombinācijas. Kas gan patīk, tas, ka viņš atļauj nevis tikai vienu, teiksim, pamatpēdu, pamatstabu uzlikt, viņš atļauj sarežģītāks tos pamatus arī ar vairākām pamatpēdām. Tā kā, teiksim, šādu pamatpēdu, kurai ir 2 vai vairāk tie pamatstabi. Nu, kopsumā noderīgs viņš reizēm ir. Tā kā ir noderējis, jā. Tas arī viss. Ok, jā, paldies, Edgar. Jā, tas bija noderīgi, ka parādīja praksē. Jā, tad nākamais solis, Jānis. Jānis, tu varētu pieslēgties un tad turpināt pastāstīt vairāk un par tām citām funkcijām arī, un ne tikai. Jā, labi. Mani dzird un redz, es pieļauju. Dzirdu, redzu, jā. Lieliski, jā. Labdien visiem, jā. Paldies, Edgar, ka parādīji, kā tu ikdienā izmanto. Tad es varbūt parādīšu, tā kopēji tādu ainu iedošu tiem cilvēkiem, kas varbūt teicis nav nekad lietojuši, varbūt ir tikai dzirdējuši vai pat nav dzirdējuši tādu kopēju ainu, kas tas ir un kā mēs to varam izmantot. Tad šeit jau man ir atvērta TEDS programma, un tad TEDS sastāv tā lietotāja vide interfeisu no divas opcijas mums ir. Mēs varam izmantot TEDS kā atsevišķu aplikāciju, vai mēs varam izmantot TEDS for Words, kad uz Microsoft Word bāzes mēs to pašu TED arī varam darbināt. Tad sākšu ar vienkāršu TED kā atsevišķu aplikāciju. Tad šādi viņi izskatās. Varam sākt jaunu projektu. Tad tā ideja viņam ir tāda, ka mēs, tā kā mums parasti aprēķina veidojas, mums ir projekts, ja, tad ierakstam nosaukumu. Tas mums būs projekts. Un tālāk šajā projektā zem viņa apakšā tad mēs varam veidot to aprēķinu struktūru. Mēs varam likt mapītes, ja nepieciešams, tur varam sadalīt, tas ir nulles cikls vienalga, pārsegumi, kolonas, tērauda konstrukcijas, kā nu gribam to struktūru veidojam. Un tālāk liekam iekšā jau konkrētas aprēķina dokumentus. Tad spiežam jaunu dokumentu. Un šajā te standalone aplikācijā tad mēs varam izvēlēties jau no gataviem aprēķiniem. Mums atvērsies aprēķina bibliotēka. Un, tās sagatavu skaits, kas nāk līdzi, viņš ir diezgan liels. Un tādām, kā jau Dāvis teica, tādām standarta lietas tur jau ir nosaktas. Ja mums ir runa par kaut kādām standarta kolonas, sijas, kaut kādi standarta mezgli, tie paši pamati. Ja tas jau ir ietverts, tad mēs varam izmantot tādu. Tā jau ir startējis. Tā, lūk, šeit arī tā biblioteka, tu var redzēt, tāpēc dažādām kategorijām viņi ir salikti. Piemēram, es gribētu rēķināt kaut ko saistībā ar koku, tur timber sadaļa, un tad es redzu, kādas sagatavojas man šeit ir. Varbūt es gribētu sarēķināt CLT sienas paneli. Tad izvēlamies
Laminated timber, panel, un tālāk. Te apakšā varbūt arī kaut kādi piemēri ar jūsu, ja jums ir kaut kādi jau tipiskie gadījumi, ja, kaut kādas sagatavas, jūs varat saglabāt šeit. Nu, šai gadījumā es sākšu no nulles, izvēlamies, spiešam kalkulēt, un atvērsies aprēķinu vide, vienkārši tāds dialogs, kurā mēs varam salikt iekšā savus parametrus. Ja, un apakšā tad mēs redzam, ka tur veidojas arī uzreiz tā atskaite, ja, bet sākam mēs ar šādu te dialogu. Da, piemēram, sāku ar sienas paneļa garumu, augstums, tāpat varam pievienot atvērumus, izvēlamies novietojumus, atvērumu augstums, platums, jā, un tiek ievietots. Un tālāk viņš to iekšējo struktūru tad pats veidoja. Viņš sadala tur pārsedzēja šī te kolonas daļa, un katrai no šīm te atsevišķajām daļām viņš veiks visas nepieciešamās pārbaudes. Un, protams, varam likt iekšā vairāk nekā vienu atvērumu. Savadam, tālāk liekam iekšā slodzes, tad varam ielikt vēja slodzi, tālāk liekam iekšā vertikālās slodzes, arī varam likt, nu, cik nepieciešams, izvēlamies slodzes tipu, tālāk iekšā vērti, pieliksim vēl liederīgo slodzi. Okay. Un tālāk veidojam tad pašu konstrukciju. Varam izvēlēties no gatava kataloga kaut kādus tipus, vai arī tad mēs varam paši savējo veidot. Ja, user defined. Ja, izvēlamies materiālu, un tad liekam šos slāņus, ja, un tad tikai šķiedras virzienu definējam. Šajā gadījumā, nu, es varētu atstāt 3 slāņi, 20 mm katrs. C24. Tālāk pie aprēķina, tad mēs varam salikt, izvēlēties nacionālos pielikumus. Jā, nu, protams, varam atstāt arī rekomendētās vērtības un tālāk jau manuāli salikt slodžu drošumu koeficientus, ja, un pārējos koeficientus. Tāpat varam priekš lietojamības robežu stāvokļa izlieces definēt pieļaujamās. Tā, un būtībā tas aprēķins uzreiz arī notiek. Ja es redzu uzreiz šeit rezultātus, nu, tad kaut kas neizpildās, bet, nu, demonstrācijā es atstāšu, ja, un tālāk, ja mēs nospiežam finish, tad visi rezultāti tika pārnesti uz tādu labi noformētu atskaitu. Mums ir visas formulas, starp rezultāti. Ja, un, nu, kā Edgars teica, dažreiz varbūt atskaita ir par garu. Tajā pašā dialogā tur atkarīgs no tās sagatavas, ja bieži vien ir iespējams regulēt, ja cik mēs detalizēti gribam dot, ja, bet, nu, tā liela pievienota vērtība ir, ja, ka viņš savienojas ar to pašu Word, un es jebkurā brīdī viņu var pārnest uz Word, un, ja, un tad izņemt ārā kaut kādas sekcijas. Man nevajag tajā aprēķina atskaitā, es izņemu ārā, ja, tieši otrādi ielieku kaut ko vairāk. Tā, nu, varbūt kaut ko vēl nedaudz parādīšu no tām gatavajām sagatavēm, tad zem šī paša projekta, tad var likt iekšā jaunu dokumentu atkal, un atkal izvēlos tālāk, ko es vēlos rēķināt. Ja, tad šeit ir ne tikai konstrukcija aprēķina, arī, piemēram, priekš slodžu noteikšanas. Izvēlamies, teiksim, es gribētu sarēķināt vēja slodzi. Tad izvēlamies loading, nu, tālāk izvēlamies kaut kādu jau konkrētu sagatavi, ko es gribu. Piemēram, tad 2 slīpu jumtu, 1 slīpu jumtu, vai sākuši no nulles, ja, un pats tad varu definēt visus parametrus. Jā, bet, nu, kārtība līdzīga mums atveras dialogs, tad mēs izvēlamies virzienu, tālāk izvēlamies ģeometriju kādu mums, piemēram, es gribu ēku ar plakanu jumtu, varbūt parapetiem, tad definēju ēkas garums, platums, augstums, parapeta augstums. Tālāk izvēlamies tā, mums tikai jādefinē. Nu labi, šoreiz man bija paņemts UK, lai paliek. Jā, tad, nu, teorētiski es to varētu uzlikt arī kaut ko citu. Tad attiksējam koeficientus, ja, tālāk izvēlamies, cik mēs gribam šos te virzienus apskatīt, ja, un līdz ar to, cik mums būs atsevišķas slodzes tiks ģenerēts.
Tāpat tās šeit mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam tādu pilnu atskaiti, vai kaut kādu tikai kopsavilkumu. Un spiežam finish. Jā, un atkal mums ir atskaite ar slodžu koeficientiem, ar slodžu absolūtajām vērtībām, jā, un zonu sadalījumu, jā, un visiem zonu izmēriem. Tā kā, būtībā gatava atskaita. Šo te, kā es teicu, mēs varam aizsūtīt uzreiz uz Word. Šeit mums ir poga. Tu teici po Word. Next, tad izvēlamies, ko mēs gribam, vai mēs gribam visu aizsūtīt, abas šos te aprēķinu atskaites, jā, vai tikai vienu no viņiem. Next, un viss tiek pārnests uz Word. Tālāk mēs. Un nav tā, ka tiek pārnests tikai teksts, jā, vai bildes. Tas ir pilnvērtīgs aprēķina fails, jā, kur mēs to aprēķinu varam turpināt. Ja mēs kaut kādas notifikācijas, mēs varam turpināt viņu rēķināt arī šeit. Tā. Mēs nesaglabāsim. Labi, nākošais, tad, ko es gribēju parādīt, jā, kā notiek šī te, savu aprēķinu veidošana. Kaut ko pavisam vienkārši. Tad, šoreiz sākšu šo te Word sadaļu. Tad, ja jūs uzinstalējat uz datoru TEDS, tad Wordā jums parādīsies augšā šī sadaļa TEDS, kur ir kaut kādas pamatlietas, ko jūs varat tajā aprēķina atskaitē izmantot. Bet es te sākšu pilnīgi no nulles. Ja, tad, pirmais, protams, jūs varat šo te pašu sagatavas formu, šo te header mainīt, kā jūs vēlaties, likt tur iekšā kompānijas logo vai vispār tās tabulas. Izskatu mainīt, ja, cik jums tur būs kolonas, cik jums būs rindiņas. Ja, un šeit tā veidošana notiek, izmantojot Word funkcijas. Ja, jūs varat Wordā tabulu uztaisīt tieši tik vienkārši. Tas arī tas, kas papildu šeit būs, ja jums ir pieeja kaut kādiem parametriem. Ja, jūs varat definēt to pašu projektu nosaukumu, ja, un tad vienkārši šo te atribūtu atsaukties. Jā, bet šeit uztaisīsim kaut kādu pavisam vienkāršu aprēķinu, teiksim, koka šķērsgriezuma pārbaudi. Ja. Tie, kas ir strādājuši ar matkadu, ja, tad šeit varbūt kaut kas līdzīgs būtu, ja, tad varam definēt parametrus, teiksim, šķērsgriezuma parametrus. Sākumā mēs varētu ielikt nosaukumu, teiksim, šķērsgriezuma augstums. Ja, un tālāk tad šī te parametra kods, tad, piemēram, H. Un tālāk tad es rakstu tā vienāds un rakstu, cik man būs, teiksim, koks īs augstums, teiksim. Jā, un šeit tiek atbalstītas mērvienības, tad es ierakstu šādi te. Tas nav vienkārši teksts, jā, tas tiek atpazīts kā milimetri. Tad augstums, teiksim, platums, 50 milimetri. Ja, un tālāk mēs varam likt iekšā arī formulas, teiksim, jūs varat ķēt laukumu. Atkal vienāds, un tas var tā arī rakstīt, tad vēlreiz. Tā vienāds. Un šeit es arī varu definēt uzreiz mērvienības, ja, rezultātu uzreiz nezinu, es varu ielikt jautājumu zīmi. Un definēju mērvienības, teiksim, laukumu. Es gribu redzēt, teiksim, kvadrātmilimetros. Tādi. Un, lai sarēķinātu, spiežam šeit augšā rēķināt. Un aprēķins tiek veikts, un te es redzu rezultātu. Ja es gribētu, piemēram, pamainīt mērvienības, redzēt kvadrātmetros, nomainam mērvienību. Izliekam rēķināt, un rezultāts tiek pārrēķināts. Tālāk, ja es gribētu likt iekšā vēl kaut kādas formulas, teiksim, gribētu sarēķināt, piemēram, asspēku. Mēs varētu ielikt asspēks. Jā, mums jau, piemēram,
Kilonewtoni arī varam apvienot, jā, un tad ieliksim, teiksim, sarēķināsim spriegumu. Tad varam likt arī simbolus, no grieķu alfabēta. Ieliksim sigma spriegumu. Jā, un atkal formulu. Tad, vienāds un atkal tad ieliekam jautājumu zīmi tikai, un tad uzrakstam mērvienībās, kādās mēs gribam redzēt rezultātu. Nu, šajā gadījumā es gribētu redzēt megapaskālos. Biežam rēķināt, un mums ir rezultāts. Šim visam mēs varam pielikt arī izveidot šo te lietotāju vidi. Ja, tā kā mēs, kā standalone aplikācijā es rādīju, ja, tur bija tas dialogs, kur var salikt ļoti ērti visus parametrus. Arī šeit to var izdarīt. Šim te aprēķinam pielikt klāt lietotāju vidi. Tad augšā ir sadaļa user interface. Vēlamies šo. Izvēlamies šo. Spiežam izveidot jaunu. Ja, un atveras šāds te redaktors, kurā mēs varam veidot šo te dialogu. Nu, šeit ir tas sākotnējais skats, ja, apmēram tās robežas, lai mēs varam saprast. Nu, tālāk tad mēs varam likt pirmkārt grupas iekšā. Pirmā grupa man būs ģeometrija. Ja, un tālāk liekam iekšā parametrus. Ja, nu, šeit tos pašus parametrus, teiksim, šķērsgriezuma augstums, šķērsgriezuma jā, un tad šeit varam mērvienības, protams, arī definēt. Un šeit varam ielikt uzreiz arī kaut kādu noklusējumu vērtību. Tad pirmo reizi atverot lietotājiem vaļā šo te dialogu, tur var būt tukšums, jā, vai varbūt kaut kas aizpildīts. Jā, nu. Aizpildīsim, ieliksim, teiksim, kaut kāda defaultā vērtība būs, teiksim, 200 mm. Jā, un tāpat varam likt tad nākošos parametrus iekšā. Tad platums. Ja, un atkal varam definēt kaut kādas noklusējuma vērtības, ja, bet mēs šeit varam likt iekšā arī jau kaut kādu dropdown, kur mums iekšā būs kaut kādas fiksētās vērtības. Tad, lai to izdarītu, izvēlamies šo te parametru un nomainam tipu. Ja, tad šeit ir vairāk, varam paņemt, teiksim, drop list. Un tālāk šim te drop list mēs varam tad definēt šīs te vērtības, kādas mēs gribam. Ja, kādi varētu būt tie iespējami šajā gadījumā platumi. Ieliksim formas. Un uzreiz var redzēt, šeit mums ir dropdowns izveidojies. Mēs varam starp tām vērtībām pārslēgties, ja, un izvēlēties šo noklusējumu vērtību. Tālāk pieliksim vēl vienu grupu. Ja, un šī grupa varētu būt, teiksim, materiāla īpašības. Un šeit, nu, teiksim, mēs varētu rakstīt uzreiz tur kaut kādas koku stiprību, tur megapaskālos, ja, bet mums ir pieeja visiem teic aprēķiniem, ja, kas viņam nāk līdzi, visām datubāzēm. Un tad, lai nerakstītu ar roku, es varētu paņemt šeit un nomainīt tipu, teiksim, uz pogu. Ja, un šo te pogu es vēlētos iestatīt, lai viņš man aizved uz katalogu, uz koknes katalogu. Ierakstīsim tikai nosaukumu. Ja, un tas pašas pogas mēs varam ielikt nosaukumu, teiksim, ko klasa izvēlēties. Un šeit pie komandas apakšā tad mēs varam aiziet uz katalogu. Ja, un tad šeit ir gan te ir aprēķini kaut kādas sagatavas, gan šajā gadījumā es gribētu vienkārši piekļūt koku klasēm. Ja, tad atradīsim, ko mums ir Timber. Un paņemsim, teiksim, pēc EN.
Un tas, kas šeit ir vajadzīgs, tad šeit mums ir tādi mainīgo parametru nosaukumi jāieliek, vienkārši, lai viņi tur būtu. Es nosaukšu šādi. Un šeit mēs uzreiz arī varam atlasīt. Nu, te var redzēt tās divas iespējas, ko šis sagatavots katalogs dod. Ja mēs varam izvēlēties koksnes tipu, tad skuju koks un uzlikt tad arī to noklusējumu vērtību, teiksim, C18. Tā būs noklusējuma vērtība. Spiežam OK. Un šī kontrola mums ir ielikta. Nu, varam paskatīties, kā tas izskatīsies. Tad spiežam close, saglabājam. Un viss, kas paliek pagaidām, šeit ir vienkārši nosaukums. Ja, tas interfejs, ja, bet ja mēs palaidīsim aprēķinu, ja, tad viņš atvērs šo te lietotāju vidi. Tur mēs varam, nu tad pirmais tos te parametrus. Ja, un ja šeit uzspiedīšos šīs te logas, ja, tad mēs varam izvēlēties klasi. Ja, un tālāk mēs spiežam next. Un vienīgais, kas man šeit būtu jāizdara, šeit ja, es atstāju šos te parametrus tādā veidā, lai viņus varētu caur interfeisu mainīt lietotājs, ja, tad šeit man vajadzētu noņemt šos te. Ja, tad es varētu atstāt šeit vienkārši jautājumu zīmes. Ja, jo šis man nāks no šī te dialoga. Un tālāk mēs varam likt vēl papildus formulas, ko mēs gribam redzēt. Tas spriegums mums ir. Teiksim, mēs gribētu ielikt pārbaudi, salīdzināt šos spriegumus ar pieļaujamiem spriegumiem. Nu, priekš tā tad mums vajadzētu kaut kādus koeficientus salikt attiecībā uz koku. Tad šo koeficientu. Drošības koeficientu. N. Viens komats. Ok, koeficienti ir, un tad ieliekam pārbaudas formulu. Tā mums ir pārbauda. Šādi. Un nu, tad ieliekam formulu. Tā arī nokopēt šos te. Tad viss, kas ir vajadzīgs, vienkārši, lai tas nosaukums ir precīzi tāds pats kā šeit, ja, un tad es varu droši kopēt un viss darbos. Tā, un tālāk tad es gribētu, es varu izvēlēties koka klasi, ja, bet tā klase, nu, es viņu izvēlos, viņš vienkārši atgriež tur tekstu C18, C24, bet līdzi viņam nāk arī kaut kādas jau īpašības tajā katalogā, ja, un es gribētu, piemēram, gribētu ielikt kaut kādu gatavu vērtību no šī kataloga. Un, lai to izdarītu, mēs varam aiziet šeit augšā uz mainīgajiem variables, variable manager, un tad šeit es redzu kaut kādas īpašības, kas man ir iekšā. Ja? Šeit es redzu gan savas, ko es pats esmu izveidojis dokumentā, šos mainīgos, kā platums, garums, ja? Bet es varu piekļūt visiem sistēmas mainīgajiem. Ja? Nu, šajā gadījumā man interesētu šī stiprība. Izvēlamies write out, ja? Un viņš pats viņu ieliek šeit. Ja? Un tad ierēzināsim šo te koeficientu. Ok.
Nu, mēs dabūjam tad aprēķinu stiprību, jā, un tālāk vēl tad ieliekam tikai izmantošanas koeficientu sarēķinu. Koeficients, jā, tas mums varētu būt šis te dalīts. Aprēķinu stiprību. Jā, un liekam vienādības zīmi. Un nu, šajā gadījumā nekādas vērtības nav, ja tad būs bezdimensija koeficients, ja tad varam notestēt, paskatīties. Sarēķinam, tad izvēlamies parametrus, izvēlamies klasi, piežam next. Tā, redzu, ka man ir kļūdiņa, atgriezīsimies. Jā, šeit man bija jānomaina no subskripta uz normālu skriptu, un tad vajadzētu aiziet. Un palaidam vēlreiz. Iegūstu rezultātu. Šeit mēs varam likt iekšā ne tikai tad kaut kādu katalogu, kā teicu, mēs varam likt iekšā savus vai gatavas daļas no kaut kādiem aprēķiniem. Ja, ja mums ir kaut kāda jau aprēķins, kas nāk līdzi tedam, ja, kaut kas gatavs, ja, vai kur mēs rēķinām, nezinu, kaut kādu, teiksim, spiest elementa noturību. Ja, mēs mierīgi varam šo te aprēķinu sadaļu ielikt šeit iekšā līdzīgā veidā, kā es ieliku šo katalogu, vienkārši izvēlamies, liekam iekšā, ja, un nodrošinām nepieciešamos parametrus priekš šī aprēķina. Tādā veidā mēs varam kombinēt un esošas lietas ar savām lietām, veidot savu šo te aprēķinu loģiku. Tad, kad mums aprēķins ir izveidots, lietotāja interfeiss ir izveidots, es viņu varu nopublicēt, ja, lai vienkārši padalītos ar saviem kolēģiem. Lai to izdarītu, tad mēs atveram šeit bibliotēku. Un zem tools mēs varam izvēlēties un publicēt mūsu aprēķinu. Šeit ir 3 iespējas, tad atkarīgs kāda veida aprēķinu jūs esat izvēlējušies. Ja, tad pirmais būtu TEDS user calculations, kad mēs paši 100% esam izveidojuši šo aprēķinu, un tādu viņu arī publicēju. Nu, manā gadījumā tas nedara, tāpēc, ka es esmu izmantojis kaut kādu esošu bibliotēku, šo te kokšņas katalogu, tad manā gadījumā būtu jāizvēlas TEDS system calculation un user calculation. Tad tur divas, nu, gan mans aprēķins, gan kaut kas esošs. Ja. Nu, vēl viens veids ir vienkārši system calculation, kad mēs varam salikt jau tikai no gatavām daļām no paša TEDS iestrādnēm, salikt kaut kādu savu galīgu aprēķinu bez nekādām savām formulām. Nu, šajā gadījumā es ņemšu šo pirmo. Ja, un te var redzēt, viņš pats līdzi salika visu, ko viņam vajag. Ja par šo man nav jārūpējas, tad no kaut kādām bibliotēkām viņš savilka to struktūru, viņš izveido tādu, kāda viņam ir nepieciešama. Un tālāk man atliek būvēt. Es spiežu bildi. Tā, jā. Un šeit mums jāaizpilda, tad ir pirmais nosaukums. Aprēķinam, tālāk varam ielikt, ja nepieciešams, kaut kādu aprakstu par autoru. Tālāk izvēlamies, kur mēs gribam šo instalācijas failu veidot. Kur mēs novietosim. Jā, un vēl kaut kādas tur papildus piezīmes mēs varam ielikt. Jā, nu, šajā gadījumā es to nedarīšu, vienkārši spiežam būvēt. Paskatīsim. Tā, vēl būs mums trūkst.
Tā, jā. Es nebiju saglabājis pašu šo te aprēķinu, tad mums aprēķins arī sākumā, protams, ir jāsaglabā. Tā, šo mēs brīdi varam aizvērt ciet. Un, jā, mums jāuzspiež un jāsaglabā pats aprēķins. Tad, un saglabāsim, teiksim, šo dokumentē. Ok, un tagad gan mēs viņu varam publicēt. Izvēlamies, izvēlamies atkal tipu. Izpildāmies slauciņus. Tā. Un, novietojums nebija īstais. To informācijas. Mums šo pamēģinās mēs tā. Tā, varbūt ātrumais kaut ko pieļaus, kaut kādu kļūdu. Vēl sev vairs pie 11 dokumentu. Tā, un tagad pamēģināsim uzbūvēt. Un tas, ko programma izdara, tad uzbūvē MSI instalācijas failu, un tad, ja jūs gribat kolēģim šo iedot, ielieciet serverī, ja kolēģis vienkārši palaiž kā vienkārši Windows instalāciju, un ja viņam ir TEDS uz datora, ja, tad viņš uzinstalēs, ja, un tad šeit katalogā priekšā būs jaunais aprēķins. Jā, ok, tagad fails mums parādās. Tad šeit es varu uzlikt read only, piemēram, ja es negribētu, lai kaut kāda iemesla pēc lietotājs tur var mainīt kaut kādas vērtības, ja šajā gadījumā es tā negribu. Spriežam lielu. Jā, un tiek uzbūvēts instalācijas fails. Labi, es atstāšu, lai viņš tur būvējas. Ceram, ka viņš būs uzbūvējies. Tad vēl viena lieta, ko es gribēju parādīt, ja, pie savu aprēķinu veidošanas, ja, tad šeit augšā vēl viena sadaļa TEDS Developer, ja, kur mēs varam daudz vēl dažādas lietas darīt. Viena no lietām, ko mēs varam izmantot, ir šis te Calc Designer Pro. Un tā ideja ir ļoti vienkārša. Mēs tādā vizuālās programmēšanas vidē liekam iekšā dažādus aprēķinu blokus un tādā veidā būvējam šo te savu aprēķinu. Rezultātu mēs varam dabūt līdzīgi kā tajā veidā, ko es rādīju šeit, ja, bet šeit ir tā vizuāli vienkāršāk un pārskatāmāk, ja šo te aprēķinu uzbūvēt. Ja. Sākam mēs, teiksim, ar šo te sākumu modulu. To ir vienmēr jāsaliek, tad ievietojam. Un tālāk tad liekam iekšā kādus aprēķinus mēs gribam veikt. Tad atkal es varu atvērt vaļā aprēķinu katalogu. Jā, un tad izvēlamies, teiksim, es gribētu ielikt kaut kādu tērauda elementu aprēķinu. Teiksim, tērauda sīs. Jā, tad atrodam tērauda sīs aprēķins. Jā, un vienkārši
drag and drop liekam iekšā un savienojam. Ja, tad no šī sākuma moduļa, ja, kas būs būtībā tas brīdis, kad lietotājs palaiž šo aprēķinu, ja, tālāk tiek palaists tērauda sijas aprēķins. Ja, un tas, kāda būs tā atskaita un kāda būs tā lietotāja vide, tas dialogs, tas jau ir atkarīgs no kas šajā modulī ir iekšā. Ja, un, protams, es varu neņemt obligāti visu to moduli. Mēs šie te, piemēram, tērauda sijas aprēķini, tas zinu, ka viņš sastāv no vairākām daļām. Tur iekšā ir teiksim, stabilitātei kaut kāds atsevišķs modulis, atsevišķi izliecējumi, atsevišķs modulis. Es varu ņemt atsevišķas šīs sadaļas. Nu, šajā gadījumā es paņemšu visu un ielikšu, būtu vēl kaut kādu gatavu aprēķinu. Teiksim, tā ir tērauda sija. Paņemsim, teiksim, šeit no mūra sadaļas. Teiksim, balstījums, jā, mūris nobalstīts uz tērauda sijas. Uz šādu tā aprēķinu. Tā. Liekam iekšā, atkal savienojam. Jā, un tas viss mums ir beigās jānoslēdz. Tad varam ielikt beigi moduli. Šo te. Un atkal savienojam. Ok, nu tā aprēķina loģika man ir gatava. Ja, protams, šeit ļoti vienkārši tiks palaists viens aprēķins, tālāk tiek palaists nākošais aprēķins. Šeit mēs varam likt iekšā dažādus programmēšanas loģikas. Mēs varam tur if, then kaut kādus nosacījumus, ja, piemēram, šajā aprēķinā kaut kas neizpildās, ja, tad tikai tālāk padodam kaut ko uz nākošo aprēķina moduli, ja, varam sadalīt šo te plūsmu vairākos zaros. Nu, bet šajā gadījumā tad es uztaisīšu šādi, pavisam vienkārši. Un, jā, tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs varam šo te, tāpat kā pirmīts to rādīju, līdzīgi arī šeit ir build modulis. Tālāk izvēlamies, kur mēs šo te bibliotēku novietosim, ierakstam nosaukumu. Parametrus, iežam OK, un šis te ir uzbūvēts. Un tālāk, ja mēs aizējam tagad uz to pašu TEDS for Words vai TEDS kā atsevišķu aplikāciju, tad aprēķinam ir jābūt pieejamam. Tad, ja mēs aiziesim šeit uz TEDS, un šeit paņemšu TEDS field, tad es varu izvēlēties šeit aprēķinu. Jā, nu tagad es neredzu, jā, bet ja es palaidīšu, jā, tad, nu, tā kā es viņu ieliku šeit, tad man izies cauri tam šim aprēķinam. Nu, un tālāk viņam vajadzētu palaist šos te divus aprēķinus, kurus izvēlos. Tā, būtu uztaisījis labāk jaunu. Pēc, pirms, bibliotēka. Tā, un vajadzētu būt mūsu aprēķinu. Mēs varam veikt savu šajā mazliet.
Okay. Mēs tagad palaidīsim. Tā, labi, es laikam saglabāju savu puišas. Okay, nu, un tad šeit ir tie bloki, ko es izvēlējos. Ja pirmais es izvēlējos, tad vienkārši koks vai tērauda sijas aprēķina, ja, mēs aizpildām nepieciešamos parametrus. Ja, aprēķins ir veikts, spiežu finish. Un tālāk dati tiek padoti uz nākošo aprēķinu bloku, ko es izvēlējos. Nu, šajā gadījumā tad mūra balstījums uz tērauda sijas, atkal savadām visus datus. Un arī aprēķins tiek veikts. Un tad rezultātā atskaitē mēs iegūsim šajā gadījumā 3. Aprēķins, jā, var redzēt, vienā valodā failā, tad man ir visi tie bloki, ko es biju salicis šajā aprēķinā. Tā, nu, šādā veidā tad mēs varam būvēt to savu aprēķinu bibliotēku, ja, un saglabājam viņus kā vienkārši instalācijas failus, un tad visiem kompānijām vienmēr būs nu, aktuālās versijas. Ja, es domāju, tikai kādā veidā mēs ar viņiem dalāmies, ja, liekam serveri iekšā, ja, bet vienmēr visiem tie aprēķini būs vienādi un aktuāli. Tā, es skatos, ka laika mums ir maz. Pēdējais, ko es gribēju parādīt, ir vēl runājot par automatizāciju, tad ir iespēja palaist, teiksim, vienlaicīgi vairākus aprēķinus. Ja mums ir, teiksim, nu, jārēķina tie paši pamati, ja, un tad mums ir 100 kolonas, ja, un katrai kolonai tur būs savas piepūles, ja, un varbūt savi grunts apstākļi, ja, un tad es varu palaist vienlaicīgi 100 dažādus pamatu aprēķinus, nu, vai jebkuru būtībā citu aprēķinu. Tad to mēs varam izdarīt šeit, ar vienkārši standalone aplikāciju. Un šeit ir tāda sadaļa batch design. Izvēlamies batch design. Spiežam kalkulēt un tiks atvērts Excel fails. Un šajā Excel failā tad mēs varam izvēlēties. Nu, mēs varam ierakstīt, ja mēs zinām precīzi šī aprēķina failu, aprēķina failu nosaukumu. Vai šeit ir uzreiz arī tāds dropdown, kur mēs varam paņemt no gatavajiem aprēķiniem un izvēlēties, ko mēs gribam rēķināt. Piemēram, šo te pieļaujamais spiediens zem pamatiem. Saliekam, un tālāk tad izvēlamies, vai mēs gribam redzēt, teiksim, šo te lietotāju interfeisu, ja tajā brīdī, kad mēs uzspiedīsim rēķināt, ja viņš tur 100 reizes taisīs vaļā šo te lietotāju vidi, vai arī mēs varam atstāt to tīri backgroundā, ja viņš izies cauri, un tad rezultātā, nu, ko mēs tur gribam dabūt, vai vienkārši šeit atskaiti, vai mēs varam dabūt 100 aprēķinu atskaites, piemēram, PDF formātā. Tā, un tā, ka viss ir savadīts, varam spiest kalkulēt. Ja, un redzam, ka viņš ir nu, šajā gadījumā 5 aprēķinus veids. Ja, šeit bija ielikti 5 parametri. Ja es gribētu vairāk pielikt kaut kādus, nu, šeit vienkārši pamata izmērs, garums, platums, slodze, ja, un tad slodzes ekscentritāte. Ja, es gribētu pielikt kaut ko vairāk. Pieliekam papildus. Pamainīsim kaut kādus tikai parametrus. Slodzes. Ja, un atliek aiziet vēlreiz un atkal uzspiest kalkulēt. Nu, protams, ja mēs domājam, ka mēs varam šo Excel ļoti viegli savienot ar pašu aprēķinu programmu, ja, un tad tās vērtības, nu, vai nu sliktākajā gadījumā copy-paste iekopēt no kaut kāda, teiksim, RFM, vai labākajā gadījumā izmantojot API, ieimportēt, tad jau tā, nu, iespējas automatizācija ir diezgan liels, ja, nu, uzspiedz sarēķināt, un sanāk teic, tajā backgroundā sveica 7, šajā gadījumā pāris sekundēs 7 dažādus aprēķinus. Un 7 dažādus rezultātus mēs ieguvām. Tā,
Nu, pēdējais, ko es vēl gribēju pieminēt, skatos, laikam mums vairs nav, tad arī TEDS ir pieejams API. Tad tie, kas nodarbojas ar programmēšanu vai, nu, mūsdienās, kad ir pieejams mākslīgais intelekts, ja, tad mēs visi kaut ko varam uzprogrammēt salīdzinoši viegli. Tad TEDS ir pieejams API, un mēs varam izveidot dažādus savienojumus ar programmām, dažādas automatizācijas. Pavisam ātri parādīšu, kas man ir uztaisīt savienojums ar RFM. Tad mums ir kaut kāds RFM aprēķina modulītis, kur ir sarēķināts jau piepūles. Un tālāk, palaižot uz API bāzes, izveidot programmiņu, salīdzinoši vienkārši, ja, mēs varam savienot šīs divas programmas. Tad iegūstam datus pirmais no RFM nolasam, izvēlamies tad tālāk tikai attiecīgi, kuru elementu mēs gribam importēt, izvēlamies kādas slodzes vai slodžu kombinācijas mēs gribam importēt, iegūstam spēkus, savienojam ar TEDS, savienojums ir izveidots, iegūstam spēkus un tālāk tad izvēlamies tikai uz kādu TEDS dokumentu tad gribētu aizsūtīt šos te, tad, nu, šeit ir nolasam visus, kas mums datorā tur ir, kāda tad šī te aprēķina failiņa. Un sūtam uz TEDS. Ja. Nu, pēc būtības, nu, līdzīgi kā ar to pašu badge dizainu, ja, viņš vienkārši pietrūkst, bet konkrētajā. Jā, tur būtu jāpaskatās, protams, vai tas aprēķins, ko mēs izvēlamies, ir atbilstoši tam elementam, ja, un tiem parametriem, kas nāk ārā, ja, bet teorētiskās iespējas, ja, ir priekš automatizācijas diezgan liels, ja mēs izmantojam API. Tā, nu, skatos, kas iekļāvies tieši laikā. Dāvi, vai mums ir jautājumi? Super, jā. Pirmkārt, paldies, kā vienmēr, par izsmeļošo aprakstu, Jāni. Nu jā, ir pāris jautājumi šeit sakrājušies, varētu viņam ātri iziet cauri. Pirmkārt, bija jautājums par integrāciju ar Tekla Structures. Jā, es pilnīgi aizmirstu par Tekla Structures, varbūt ātri varu parādīt, kāds izskatās. Lai ir skaidrs, noteikti tas ļoti vienkārši, man ir atvērts Teklas modelis, un ja jums ir uz datora uzinstalēta Tekla un uzinstalēta TEDS, tad Teklā parādās TEDS sadaļa, un mēs varam izvēlēties kaut kādu Teklas elementu, nu, piemēram, rekomendēt kaut kādu zeltbetona kolonu, izvēlamies, iezīmējam viņu un pievienojam viņai jaunu TEDS dokumentu. Spiežam add. Atvainojos, spiežam new un tiks pievienot šai konkrētajai kolonnai, tiks pievienots jauns TEDS aprēķinu fails un tālāk varam spiest open. Un tūlīt vajadzētu atvērties arī TEDS aprēķinu moduli. Tā. Noviņas. Mēs spiežam open. Un tas, ko viņš nolasīs, kādi parametri, tas ir atkarīgs, protams, no katra individuāla elementa, ja, un kāda ir tā TEDS aprēķina konkrētais templates. Ja. Nu, šajā gadījumā redzēt, viņš nolasīja būtībā visus kolonas parametrus. Nu, tas, kas man Teklā iekšā šeit nav piepūles. Ja. Nu, piepūles, tad viņš paņēma kādas tai sagatavoja viņam bija. Ja. Nu, tad loģiski tad varētu iet iekšā, ja, un tad mainīt tās piepūles. Ja. Bet, piemēram, ģeometriju uz diagramu viņš man nolasīja. Ja, un tālāk man atliek sarēķināt, nu, vai šeit viņš arī uzreiz ir sarēķinājums, spiežot finish. Un tā aprēķina atskaita šai konkrētai kolonai paliek vienmēr. Un ja man ir arī, piemēram, kaut kādas izmaiņas, tur mainās kolonas izmēri, ja mainās betona klase, man atliek tikai uzspiest šo te update pogu, ja, un aprēķina atskaita tiks nomainīta, ja, un tad printējam tikai ārā. Jā, nu, pēc būtības tā tik vienkārši tas links arī darbojas. Jā.
Nu jā, skaidrs. Jautājums vispār arī Latvijas tur kodiem un tiem nacionālajiem aneksiem un tā tālāk. Tur to var pielāgot arī. Tā kā, nu. Nu, jā, lielākoties visu, ko mums pieļauj Eiropols mainīt, jā, kādas tās rekomendētās vērtības mēs varam mainīt, nu, to mēs varam mainīt. Kā tāda Latvijas nacionālā pielikuma nav nekur, jā, bet nu, visur mēs paņemam vienkārši rekomendētās vērtības un tad tālāk mainām viņas kā nepieciešams. Mhm. Jā, un arī šeit komentāri skatos, vai jautājumi par to, tā kā, nu, to aprēķinu stabilitāti un ka tur droši vien ieraksta vienu kaut kādu lietu iekšā, un tur neaiziet tas aprēķins. Un tur man būtu komentārs, ka to visu var pēc tam arī apstīties, nu, ja tā aizies to aprēķinu atskaitu un kas tur nav pareizi ievadīts. Jā, Jānis, nezinu, pat no tavas puses kaut kāds Nu jā, komentārs. kad bija domāts ar to jautājumu, lielākoties jau ir tā kā, man arī, es tur rakstīju kaut ko, tur neieliec tur īstu, nezinu, subskripts vai superskripts, tur ieliec nepareizi, ja, tur nepareizi dalīšanas zīme, aprēķins nobrūk, protams, bet diezgan viegli pēc tam ir izsakot, kas tur tieši bija nepareizi aizēnāk, ka viņš arī raksta, kas tas par eroru ir. Mhm. Ok, tad ņemsim pēdējo jautājumu. Tad jautājums, vai vienā dokumentā ievietojot daudz informācijas, to datus, viņš nebremzējas, tas tēcis, teiksim, nezinu, pēc tavas pieredzes. Viņš var sabremzēties, jā, ja tas Word dokuments paliek milzīgs, viņš var palikt lēnāks. Ja man šodien īstenībā viņš izskatījās lēnāks nekā parasti, es tur biju daudz ko testējis, daudz salicis, ja, teorētiski, jā, bet tas nav, vismaz es neesmu redzējis, tā, ka šausmīgi kritiski nevar strādāt. Viņš varbūt ir tur sekundi ilgāk ģenerēsies, rēķinās, bet nekas tāds. Ok, skaidrs, jā. Tad labi, taisīšu tagad kopsvilkumu. Tagad paņemšu nošērošu savējo ekrānu. Tā. Var redzams, jā? Ir redzams, jā. Nu jā, tad kā nākamie soļi, intereses tālāk par rīku, sazināties ar mani, vai nu var uzzvanīt, vai e-pastu. Un arī, protams, ir programmai pieejama izmēģinājuma versijas 30 dienām, var visas tās funkcijas iztestēt. Un pēdējais, ko vēlos pieminēt, ir arī, ka rīkojam tā saucamo BIM fórumu novembrī, kas būtībā ir tāds pasākums, kur visi būvniecības cilvēki sanāk kopā. Un, šogad tā karstā tēma, protams, ir mākslīgais intelekts, kuru arī tiks iekļauta. Man liekas, pagājušajā gadā tur bija no kāda 400 cilvēku piedalījās no daudzām, arī no Baltijas valstīm. Un arī, protams, šī ir iespēja tā kā veidot profesionālus kontaktus. Tā kā tas pēdējais, ko vēlējos pieminēt. Un, jā, tad vēlreiz paldies, liels paldies par dalību. Cerams, ka šis bija kaut kas noderīgs, ko parādījām.